Darbības rakstos ar daudzciparu skaitļiem. Katrā no matemātiskajām darbībām ir doti vismaz 2 skaitļi – darbības locekļi. Veicot norādīto darbību, atrod arī darbības rezultātu. Darbības locekļiem un rezultātam ir īpaši nosaukumi. Saskaitīšanas darbībā skaitļus, kurus saskaitām, saucam par saskaitāmajiem, bet iegūto rezultātu par summu. Saskaitāmos, izpildot saskaitīšanas darbību, var mainīt vietām. No tā rezultāts nemainīsies. Šo īpašību bieži izmanto, saskaitot skaitļus galvā. Atņemšanā pirmo no skaitļiem, kuru atņemam, saucam par mazināmo, otro skaitli, kuru atņemam, par mazinātāju, bet rezultātu saucam par starpību. Šeit gan nevar mainīt vietām mazināmo ar mazinātāju, tad rezultāts mainīsies. Reizināšanā. Skaitļus, kurus reizinām, sauc par reizinātājiem, bet rezultātu par reizinājumu. Arī reizināšanas darbībā reizinātājus var mainīt vietām, un rezultāts nemainīsies. Dalīšanas darbībā pirmo skaitli, kuru dalām, saucam par dalāmais, skaitli, ar kuru dalām, saucam dalītājs, rezultātu saucam dalījums. Protams, arī šeit mainīt vietām dalāmo ar dalītāju, lai iegūtu to pašu rezultātu, nevar. Un dalīt ar 0 vienkārši nav iespējams, jo šo darbību nevar arī pārbaudīt. Vienādu skaitļu reizināšanas darbību var aizstāt ar jaunu darbību – kāpināšanu. Tad raksta reizinātāji tikai vienu reizi un pa labi augstāk ar sīku ciparu norāda reizinātāju skaitu un lasa 2 trešajā pakāpē ir 8. Tas nozīmē, ka divnieks ir ņemts kā reizinātājs 3 reizes. To arī norāda šis mazais cipariņš. Kāpināšanas darbībā skaitli, kuru ņemam vairākas reizes, sauc par bāzi. Mazo cipariņu, kas norāda, cik reizes ņemam bāzi, sauc par kāpinātāju, bet iegūto rezultātu sauc par pakāpi. Atkarībā no dalītāju skaita skaitļus iedala pirmskaitļos un saliktajos skaitļos. Par pirmskaitli sauc tādu skaitli, kas dalās tikai ar viens un pats ar sevi. Tātad šim skaitlim ir tikai 2 dalītāji. Tādi ir piemēram 2, 3, 5, 7, 11 un citi. Vienīgais pārskaitlis pirmskaitļu rindās ir cipars 2. Pārējie visi būs nepārskaitļi. Savukārt, ja skaitlim ir vairāk nekā 2 dalītāji, tad tādus sauksim par saliktiem skaitļiem. Saliktie skaitļi, piemēram, 4, 6, 8, 9, 10. Salikto skaitļu rindā ir gan pāra, gan nepāra skaitļi. Vai tu ievēroji, ka nevienā no grupām nav cipara 1? Izrādās, ka cipars 1 ir īpašs, jo tam ir tikai viens dalītājs, pats vieninieks. Tādēļ ciparu 1
neskaitām ne pie pirmskaitļiem, ne pie saliktiem skaitļiem. Savienojot skaitļus ar darbību zīmēm, rodas matemātiskās izteiksmes. Tās var būt ļoti vienkāršas, varbūt nedaudz sarežģītākas, kurās izmantotas vairākas darbības, arī iekavas. Un interesanti, ka, ja dots tikai viens skaitlis, tad arī to mēdz saukt par matemātisko izteiksmi. Izpildot matemātiskajā izteiksmē norādītās darbības, mēs aprēķinam izteiksmes skaitlisko vērtību. Šī piemēra skaitliskā vērtība ir 57. Lai pareizi izrēķinātu matemātiskās izteiksmes skaitlisko vērtību, nepieciešams zināt darbību secību. Tādēļ vispirms tiek izpildītas darbības iekavās, tālāk kāpināšana, reizināšana vai dalīšana, un tikai tad saskaitīšana vai atņemšana. Matemātiskai izteiksmei nosaukumu piešķir pēc pēdējās izpildāmās darbības. Piemēram, kreisajā pusē esošo piemēru mēs sauksim par starpību, bet labajā pusē esošo piemēru par dalījumu, jo jāskatās, kura darbība izteiksmē būs pēdējā. Līdzīgi nākamie divi piemēri. Kreisajā pusē esošajam piemēram mēs vispirms izpildīsim kāpināšanas darbību, tad reizināsim, un pēdējā darbība būs saskaitīšana. Tādēļ šo izteiksmi saucam par summu. Labajā pusē esošajam piemēram mēs vispirms izpildīsim darbību iekavās, tad kāpināsim un visbeidzot izpildīsim reizināšanu. Tādēļ šo izteiksmi saucam par reizinājumu. Šajā piemērā mēs vispirms pildīsim darbības iekavās, no kurām pirmā būs reizināšana, tad saskaitīšana un visbeidzot kāpināšana. Tādēļ šo izteiksmi sauksim par pakāpi. Lai pareizi izlasītu daudziparu skaitļus, ir jāprot orientēties skaitļu klasēs. Ir vienu klase, kas sastāv no vieniem, desmitiem un simtiem, tūkstošu klase, kas sastāv no tūkstošiem, 10 tūkstošiem, 100 tūkstošiem. Miljonu klase, kas tāpat sastāv no miljoniem, 10 miljoniem, 100 miljoniem. Līdzīgi tas notiek miljardu klasē. Lai izlasītu šo skaitli, kas uzrakstīts, ērti sadalīt ik pa 3 cipariem, lai noteiktu, kā būs skaitlītis jāizlasa. Šo skaitli lasām 7 miljoni 64 tūkstoši 1. Norādītajā adresē var atrast piemērus, no kuriem mācīties. Paskatīsim tikai vienu no materiāliem. Šeit jūs redzat, ka var mācīties ne tikai matemātiku, bet arī latviešu valodu un dabas zinības, ko Rīgas 84. vidusskola piedāvā saviem skolēniem, un tā kā pieeja internetam ir brīva,
tad arī jebkurš no jums var šos materiālus izmantot. Ja mēs runājam par skaitļu pierakstu, tad atvērsim šos materiālus. Un lūk arī naturālo skaitļu pieraksts. Šeit atgādinājums par to, kas vispār ir naturālie skaitļi, kas veido desmitus, simtus un tūkstoti. Un tā kā jebkuras 10 skaitīšanas vienības veido vienu nākamās šķiras vienību, tad šādi veidot naturālo skaitļu pierakstu sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu. Nu, te arī būs šīs grupas. Par kurām mēs jau runājām. Un lūk arī skolotāju sagatavotie uzdevumi. Pamēģini arī tu. Vai tu vari uzrakstīt skaitļus, kuros ir 500, 0, 10 un 3 1. Tas ir skaitlis 503. Nākamais 3240, 1. 3241. Parasti jau gan mēs skaitli no otras puses nelasām, bet šis piemērs ir interesants ar to, ka tev liek būt ļoti uzmanīgam. Vai tu uzrakstīji 6543? Tad tu esi bijis pietiekami uzmanīgs. Nu šeit vēl piemēru, kurus var pildīt pats. Bieži vien, kā jau es minēju, skaitļus mēdz atdalīt tik pa 3. Šādus komatus mēs ikdienas pierakstā skaitlī nelietojam, bet mēdzam pielikt mazus punktītus. Nu, tas bija īsi ieskats Rīgas 84. vidusskolas mājaslapā, kurā tu vari iegūt sev piemērotus darbus, un arī vecāki var palīdzēt saviem skolēniem. Lielu skaitļu reizināšana un dalīšana ar 10, 100, 1000, 10 000 izrādās ir ļoti vienkārša. Lai pareizinātu naturālo skaitli ar 10, 100, 1000, pietiek skaitļa labajā pusē pierakstīt attiecīgi 1, 2, 3, tikt nulles, cik ir jūsu skaitlī, ar ko reiziniet. Lūk piemēri. Savukārt, lai izdalītu naturālu skaitli ar 10, 100, 1000, pietiek atmest skaitlim no labās puses 1, 2, 3, tik ciparus, cik ir skaitlī, ar ko daliet, bet atmestie cipari veido dalīšanas atlikumu. Lūk piemēri. 730 dalās ar 10 bez atlikuma, tad atmetam 1 0, rezultāts ir 73. Skaitlis 735 dalīts ar 10 ir 73 un atlikumā 5, jo dalot ar 10 atmetam vienu ciparu, tas ir piecinieks,
Paliek 73, bet atmestais cipars veido atlikumu. Līdzīgi tas ir nākamajos piemēros, dalot ar 100, kad mēs atmetam pēdējos divus ciparus, kas veido atlikumu 15, un dalot skaitli ar 1000, atmetam pēdējos 3 ciparus, no kuriem skaitlis 70 veido atlikumu. Bet ne visi skaitļi dalās ar noteiktiem cipariem. Bet, ja zināsiet skaitļu dalāmības pazīmes, būs viegli risināt dažādus uzdevumus. Ar 2, 5 vai 10 dalās tie skaitļi. Te mēs domājam dalīšanu bez atlikuma, kuru pēdējais cipars arī dalās attiecīgi vai no ar 2, vai ar 5, vai ar 10. Piemēram, skaitlis 396 dalās ar 2, jo skaitļa pēdējais cipars ir 6, tas dalās ar 2, tas nozīmē, ka arī sākotnējais skaitlis 396 dalīsies ar 2. Skaitlis 225 dalās ar 5, jo skaitļa pēdējais cipars ir 5, un tas dalās ar 5. Skaitlis 120 dalās gan ar 2, gan ar 5, gan ar 10, jo pēdējais cipars ir 0, kas dalās ar jebkuru no šiem skaitļiem. Savukārt ar 4, 25 vai 100 dalās bez atlikuma tie skaitļi, kuru pēdējo 2 ciparu veidotais skaitlis dalās ar 4, 25 vai 100. Lūk piemēri. 1216 dalās ar 4, jo pēdējie 2 cipari veido skaitli 16, un tā kā tas dalās ar 4, tad arī sākumā dotais skaitlis dalās ar 4. Šim skaitlim pēdējie 2 cipari veido skaitli 75, un tā kā šis skaitlis dalās ar 25, tad var droši apgalvot, ka dotais skaitlis 2975 arī dalās ar 25. Skaitlis 1200 dalās gan ar 4, gan ar 25, gan ar 100, jo pēdējie 2 cipari veido nulles. Tas nozīmē, ka 0 dalās ar jebkuru no šiem minētajiem skaitļiem. Ar 3 vai 9 dalīsies bez atlikuma tie skaitļi, kuru ciparu summa dalās attiecīgi vai no ar 3 vai ar 9. Tādēļ, lai noteiktu, vai dotais skaitlis dalās ar 3 vai dalās ar 9, ir vienmēr jāatrod dotā skaitļa ciparu summa. Dotais skaitlis 307. Ciparu summa ir 10. Tā kā skaitlis 10 nedalās ar 3, tad arī 307 ar 3 nedalās. Tā kā ciparu summa 10 nedalās ar 9, tad arī dotais skaitlis 307 ar 9 nedalās. Nākošā skaitļa 4017 ciparu summa ir 12.
šis skaitlis dalās ar 3. Tātad arī skaitlis 4017 dalās ar 3. Bet tā kā ciparu summa 12 ar 9 nedalās, tad arī dotais skaitlis ar 9 nedalās. Skaitlis 837 dalīsies gan ar 3, gan ar 9, jo šī skaitļa ciparu summa ir 18, kas dalās ar 3 un dalās ar 9. Šīs īpašības noteikti noder pie risināšanas galvā un tālāk arī noderēs saīsinot daļas. Darbību izpilda rakstos. Protams, ka jebkuru darbību, ko mēs rakstos izpildīsim, drīkst pārbaudīt ar kalkulātoru, bet kamēr risinam un mācamies, kalkulātoru nelietojam. Vispirms saskaitīšana. Skaitļus raksta vienu zem otra, ievērojot skaitļu šķiras. Un saskaitīšanu sākam ar vienu šķiru. 1 plus 9 ir 10, 0 rakstam, 1 skaitam klāt nākamai šķirai. Tātad šeit būs nevis 5, bet 6. 6 plus 4 ir 10. Atkal 0 rakstām, viennieku skaitam klāt. 9 plus 6 ir 15, 5 rakstām, 1 skaitam klāt. 7 plus 1 ir 8. Un pie 5 vairs nav šķiru, ko pieskaitīt, to norakstām lejā. Tātad rezultāts 58,500. Skaitļus vienu zem otra var saskaitīt arī vairākus, rakstot vienu zem otra, ievērojot šķiras. Un ievērojot to pašu, ko mēs jau darījām iepriekšējā piemērā, saskaitot pa šķirām un to, ko paturam prātā, pierakstam klāt nākamai šķirai. Pārbaudīt saskaitīšanas darbību var, izdarot saskaitīšanu pretējā virzienā, piemēram, no apakšas uz augšu. Ja rezultāti esam ieguvuši to pašu, tad cerams, ka neesam kļūdījušies nevienā, ne otrā reizē. Nākamā darbība – atņemšana. Arī atņemšanā rakstām skaitļus vienu zem otra, ievērojot šķiras. Atņemšanu sākam no labās puses, atņemot vienus. Tā kā no 2, 7 atņemt nevar, tad ir jāiet pie nākamās šķiras aizņemties. Lai atcerētos, ka esam aizņēmušies, pie nākamās šķiras pieliekam punktiņu. Šajā gadījumā 10 šķirā ir cipars 0, kas norāda, ka šajā šķirā ciparu nav. Tātad ir jāiet aizņemties tālāk. Liekam vēl vienu punktiņu. Atgriežamies pie vieniem. Esam aizņēmušies 10 vienus. Kopā šeit ir 12 vieni. 12 mīnus 7 ir 5. 10 šķirā vairs nav 10, bet gan 9. Tādēļ 9 mīnus 8 ir 1. No 100 esam aizņēmušies. Tātad šeit paliek 5. 5 mīnus 1 ir 4. No 1000 aizņēmušies nesam neko. Tādēļ paliek 3000. Atņemšanas darbību
var pārbaudīt ar saskaitīšanu, ja rezultātam pieskaitam klāt mazinātāju, jāiegūst mazināmais. Ja kādā šķirā atņemt nevar, ej pēc palīdzības pie tuvākās pilnās šķiras un atceries, ka punktētās nulles ir kļuvušas par ciparu 9. Reizināšana. Arī reizināšanā rakstām skaitļus vienu zem otru. Un reizināšanu sākam no labās puses. 4 reiz 2 ir 8. 4 reiz 6 ir 24. 4 rakstām, 2 prātā. 3 reiz 4 ir 12. Pieskaitam tos divus, kas palika prātā. Kopā 14. Reizinot vairāk ciparu skaitļus, ievērojam to pašu principu, ka reizināšanu sākam no labās puses un rakstām zem tā cipara, ar kuru reizinājām. 2 reiz 4 ir 8, 5 reiz 2 ir 10, 0 rakstām 1 prātā, 2 reiz 1 ir 2, plus 1, tātad 3. Tālāk reizināsim ar 3. 3 reiz 4, 12, 2 rakstām 1 prātā, 3 reiz 5, 15, plus 1, 16, 6 rakstām, 1 prātā. 3 reiz 1, 3, plus 1, tātad 462. Saskaitām pa šķirām. 8, 2, 9, 4. Jāuzmanās tad, ja kādā no reizinātājiem kādā šķirā ir cipars 0. Šajā gadījumā ar 6 sākam reizināt tāpat no labās puses. Ar 0 reizinot izteiksmes vērtība būs 0, tādēļ netērējam lieku laiku rakstot šajā rindā nulles. Turpinām reizināšanu ar 7 un rakstām pirmo ciparu tieši zem cipara 7. Un izpildām šķiru saskaitīšanu. Dalīšana ar daudzciparu skaitļiem notiek pēc tā paša principa kā ar vienciparu skaitļu. Novērtējam divciparu skaitli 85, saprotot, cik reizes tajā ietilpst skaitlis 34. Tās ir 2 reizes. 2 reizinām ar 34, iegūstam 68, ko rakstam zem 85. Izpildām atņemšanu. 15 mīnus 8 ir 7, 8 mīnus 6 ir 2, ja tā kā bijām 1 aizņēmušies, tad atlikums ir 1. Vai to pašu varēja uzreiz galvā izdarīt? 85 atņemot 68 ir 17. Tālāk pierakstām nākamo šķiras ciparu, tātad 2. Domājam, cik reizes skaitlis 34 ies šajā skaitlī. Tas varētu būt 5 reizes. 5 reiz 34 ir 170. Atlikumā 2. Vēl nesam pierakstījuši klāt pēdējo šķiras ciparu 6. Tā kā 26 ar 34 nedalās, tad šis dalījums ir 0 un skaitlis 26 veido atlikumu.
Vēl atrisināsim dažus piemērus ar lieliem skaitļiem. Reizēm nākas risināt uzdevumus, kuros ir klāt arī mērvienības. Tādēļ vispirms atrisināsim dažus šādus piemērus. 3 kilogramus, 300 gramus dalīsim ar 150 gramiem. Tas nozīmē, ka mēs gribam atrisināt uzdevumu, kurā 3 kg 300 gramus gribam safasēt 150 gramus lielās paciņās. Jautājums, cik šādu paciņu mums būs? Lai veiktu dalīšanu, kilogrami ir jāpārvērš gramos. Kopā tas būs 3300 grami. Dalām ar 150 gramiem. Novērtējam trīsciparu skaitli 330 un 150. Ies divas reizes. 2 reiz 150 ir 300. Atlikumā 30. Rakstām nākošo šķiras vienību. 300 dalam ar 150. Atkal iet divas reizes. Tas nozīmē, ka 3 kg 300 gramus dalot ar 150 gramiem, mēs ieguvām 22. Ievērojiet, ka šeit nosaukumu klāt nerakstām. Tas bija pirmais piemērs. Tagad otrais piemērs. 4 tonnas 26 kilogrami dalīt ar 6. Atkal tonnas pārvērtīsim kilogramos. Kopā būs 4026 kilogrami, kas jādala 6 daļās. Ies 6 reizes. Atlikumā 4. Nākamā šķiras vienība klāt. 42 dalām ar 6 ir 7. Atlikumā 0. Rakstām nākamo šķiras vienību. Iet vienu reizi. Dalot kilogramus ar skaitli, mēs nezaudējam mērvienību. Paliek 671 kilograms. Trešais piemērs. 5 lati, 4 santīmi, jādala ar 7. Pārveidojam visu naudiņu santīmos. 504 santīmi dalīt ar 7. Iet 7 reizes. Atlikumā 1. Rakstām nākamo šķiras vienību. Dalām. Iet 2 reizes. Atlikuma nav. Mērvienība saglabājas. Mērvienības nav tādos piemēros, kuros mēs dalām mērvienību ar mērvienību, jo tad uzzinām, cik reižu viena vienība lielāka nekā otra. Bet otrajā un trešajā piemērā mēs dalījām skaitļus, kuriem ir mērvienība ar noteiktu skaitli.
un tādēļ rezultātā mēs saglabājām mērvienību. 4. piemērs. Risināsim saistītajā pierakstā. 9720 dalīt ar 24, pieskaitīt 136 reiz 34. Visa izteiksme uz daļas skaitītājā. Saucējā 14004 mīnus 13957. Kad dota daļveida izteiksme, risinām darbības gan skaitītājā, gan saucējā. Tās darbības, kuras nav iespējams izpildīt galvā, veicam aiz svītras burtnīcā. Pirmā darbība būs dalīšana. 9720 dalīt ar 24. Novērtējot skaitli 97, domājam, ka 24 tur varētu ietilpt 4 reizes. 4 reiz 24 ir 96. Atlikumā 1. Rakstām nākamo šķiras vienību. 12 ar 24 nedalās, tā tad iet 0 reizes. Un pie 12 rakstām klāt nākamo šķiras vienību. 120 dalīt ar 24 ir 5. Atlikumā 0. Rezultātu pierakstām virs daļas svītras 405, pie kura būs jāpieskaita skaitļu 136 un 34 reizinājums. 6 reiz 4 24, 2 prātā, 4 reiz 3 12 plus 2 14, 4 reiz 1 4 plus 1 5. 3 reiz 6 18, 1 prātā, 3 reiz 3 9, plus 1 10, 1 prātā, 3 reiz 1 3 plus 1 4. Saskaitām 12, 6, 4. Reizinājums ir 4624. Nākamā darbība – atņemšana saucējā. No 14004 jāatņem 13957. No 47 atņemt nevar, tas nozīmē, ka būs jāiet aizņemties līdz nākamajām šķiras vienībām. 14 mīnus 7 ir 7. Pie desmitiem tagad domājam ciparu 9, 9 mīnus 5 ir 4, 9 mīnus 9 ir 0, un 3 mīnus 3 ir 0. Tad 0 skaitļu priekšā nerakstām. Saucējā iegūstam starpību 47. Nākamajā darbībā jāizpilda saskaitīšana. Saskaitāmo kārtība nav svarīga, tādēļ
ērtāk ir pirmo rakstīt lielāko skaitli. 4 plus 5, 9, 2 plus 0, 2, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. 5029. Saucējā 47. Daļas svītra nozīmē dalīšanas darbību. Pēdējā darbība šajā piemērā 5029 dalīt ar 47. Iet vienu reizi. Atlikumā 3. Rakstām nākamo šķiras vienību. 32 ar 47 nedalās. Rakstām 0. Un dalām skaitli 329. Ies 7 reizes. 7 reiz 7, 49. 4 reiz 7, 28 plus 4, 32. Esam ieguvuši atbildi 107 veseli.